Tagad un turpmāk ir un būs tā, kā sakām mēs, gaismas un mīlestības nesēji. Šajā evolūcijā ir pienācis brīnišķīgs laiks. Mainās pasaule, mainās planētas, mainās kosmos. Esam bezgala laimīgi, ka varam dzīvot šeit tieši tagad, kad ik katram gaismas iemiesotam cilvēkam un dzīvai būtnei ir tik svarīgi atrasties uz mīļās zemītes, lai piedzīvotu lielo pārmaiņu laiku. Daba, dzīvā daba gavilē, un mēs savu gaismas skolotāju vadībā veidojam un radam šo brīnišķīgo zemi, veicam jaunus gaismas ierakstus kosmiskajā telpā, kuru centrālās saules zeltīto staru enerģiju pārpilnībā piepildām ar dzīvo gaismu, ar absolūto patiesību, ar dzīvo uguni un ar bez nosacījumu mīlestību. Un patiesības laikmets ir sācies jau šeit, mūsos un ap mums. Es pats esmu dievišķs un apzinos to arvien dziļāk un dziļāk, plašāk un tālāk, apjaušot, izzinot visaugstāko kosmisko radītāju caur sevi. Es apzinos sevi par visaugstāko kosmisko radītāju un radu viegli, brīvi, harmoniski, ar mīlestību. Esmu radījis sevi jau šajā miesā, fiziskajā ķermenī dievišķu. Dievišķi ir kļuvis arī tas, kas bijis pārveidots. Esmu radījis sevi par mīlestības piepildītu un starojošu cilvēku, gaismas spēka enerģiju nesēju, radīšanas enerģiju nesēju, beznosacījuma mīlestības vibrācijās vibrējošu. Godīguma un taisnīguma enerģijas manī un ap mani iet roku rokā ar mīlestību, kur izstaroju. Esmu spēcīgs, jaudīgs gaismas dievs, gaismas dieviete. Man ir gaismas ģimene, ap mani ir gaismas bērni. Mēs visi esam laimīgi, jo esam kopā, mīlam viens otru, apzināmies un realizējam lielo gaismas plānu. Apzināmies gaismas kopienas un gaismas ģimenes brīnišķīgo nozīmi evolūcijas procesā. Gaismas dzimta un tajā esošie ir tikai mīlestības vibrācijas nesošie. Un katrs ir atradis savu gaismas ceļu pie visaugstākā kosmiskā radītāja. Es esmu dievišķa absolūtās gaismas un beznosacījuma mīlestības esība. Es esmu saule. Un savā evolūcijas zelta ceļā piedzīvoju brīnišķīgas mācības un pieredzi. Katru brīdi es domāju gaišas domas, īstenoju pārsteidzošus gaismas mērķus, ieceres un projektus. Es esmu dievišķs savā izpausmē. Un arī mūsu apkārtne ir dievišķi sakārtot.
visa mūsu vide, ēkas, telpas, dārzi un parki, pilsētas, ciemati, saimniecības un daba ir dzīvās gaismas, dzīvības zieda un lotosa zieda struktūrā. Šeit ir harmoniski uzturēties, ir harmoniska laba sajūta. Arī savstarpējās attiecības veidojam dievišķas savstarpējās sapratnē ar kopīgu virzību pie mīļā tēva. Un visi palīdzam viens otram. Palīdzam izprast rīcību, saprast cēloņus, palīdzam sakārtot sevi un citu. Veicam darbus, kuri mūs pilnveido, attīsta, padara pasauli gaišāku un realizē dievišķo plānu. Esam labestīgi, harmoniski, tīri, likumīgi, patiesas izpratnes, sadarbības un harmonisku attiecību nesēji un realizētāji. Mēs esam patiesi devēji. Mīļajā zemē ik viens pilnveidojamies, palīdzam, atbalstam, iedrošinām, mācām, dzīvojam uzticībā un debesu mīlestībā. Viens otrā sajūtam neparasto un dievišķo. Klausāmies, skatāmies, radām un dzīvojam harmoniskās kustībās, harmoniskās skaņās. Mūsu valoda ir dievišķa, skaidra un tīra. Mūsu dievišķā griba ir pilnībā brīva, domās, vārdos un darbos ir vienotība. Un tas viss saskan ar mūsu katra augstāko esību, dvēseles zemes un kosmisko uzdevumu realizāciju. Un visu, ko darām, veltām kosmiskajiem gaismas un mīlestības spēkiem, mīļajam tēvam un kosmiskajai mātei. Paši sev, saviem mīļajiem un tuvajiem, sabiedrībai un visam esības brīnumam.